11. novembrī Lačplēša dienā Rīgas brāļu kapiem apritēs 75. gada diena kopš kapi iesvētīti tādā arhitektoniskā izskatā, kā tos pazīstam šodien. Ar diviem arhitektiem, Edvīnu Vecumnieku un Daini Bērziņu, šodien izrunāsim par tām celtnēm, kuras sauc par depozitārijiem, kambariem vai masīviem. Sākotnēji tie nav bijuši īpaši iekārtoti, bet mūsdienās pamazām, bet ļoti mērķtiecīgi tiem tiek dotas īpašas funkcijas. Acīm redzot, viņa kā forma ir ļoti nozīmīga tajā kopējā kompozīcijā, un tāpēc viņi arī tika tādi radīti. Bet, teiksim, runājot par funkciju, viņiem ir tāda memoriāla, tāda svinība, tāda ziedu nolikšanas vieta. Un var teikt, ka šis pirmais depozitārijs, kurš tika veltīts Lačplēša kara ordeņa kavalieriem, tika faktiski realizēts par Austrālijas latviešu ziedojumiem. Jānis Vējiņš ir tas aktīvākais, kas vāc tos ziedojumus, un arī daudz ar saviem personīgiem līdzekļiem piedalījās. Tātad, kā jūs zināt, Lačplēša kara ordenis tika piešķirts tikai tiem, kas piedalījās Latvijas atbrīvošanas cīņās, vai ne? Tika piešķirti 2115 Lačplēša kara ordeņi. Viens piešķirts arī juridiskai personai, Verdenes cietoksnim, par to, ka Pirmā pasaules kara laikā tajā aizkavēja vācu karavīrus un rietumu frontē tika piesaistīti pulki, kurus nevarēja izmantot pie mums. Tā tika glābtas latviešu strēlnieku dzīvības. Bez tam interesanti, ka Lačplēša ordenis piešķirot to valsts protokolu ietvaros tika arī Benito Mussolini. Kad visi ordeņa kavalieru vārdi mūsdienās tika iekalti šī depozitārija sienās, Latvijā atradās politiķi, kas pret to iebilda. Bet šo ordeni nevar atņemt pat tad, ja tā saņēmējs nav bijis īsti godprātīgs turpmākajā dzīvē. Šādu skaitu, uzvārdu skaitu iegravēt šūnakmenī, tas nav reāli, vai ne? Šūnakmenis ar savu to poraino faktūru ir nepiemērots tādiem tekstiem. Tātad izvēle krita uz kaut kādu tādu stabilāku materiālu, un šī gadījumā tiek lietots granīts. Šo sarunu par kambariem, jeb depozitārijiem iesākām tādēļ, ka 11. novembrī Lačplēša dienā tiks atklāts jau trešais ar īpašu domu iekārtotais depozitārijs. Šajā trešajā masīvā tiek veidota tāda svinīga piemiņas telpa par godu visiem tiem, kuri ir ziedojuši savus līdzekļus, savu laiku un savus pūlus brāļu kapu izveidošanai, saglabāšanai, restaurācijai, kopšanai. Šis masīvs atšķirībā no tiem iepriekšējiem arī savos sākumos šķiet, ka ir bijis vairāk tā kā tāda palīgtelpa domāta. Šī siena bija ar tādu nelielu ieejas ailu šajā te vienā stūrī, un tajā telpiņā bija viens mazs lodziņš, un tur glabājās slotas, lāpstas un dažādi darba rīki priekš kapu kopšanas. Un vēl tajā stūrītī bija tāda atsevišķa telpiņa, kurās kādreiz bija gāzes balons, lai nodrošinātu mūžīgo uguni. Un šobrīd mūžīgā uguns deg barot no autonoma gāzes vada. Un tad tā jaunā koncepcija paredzēja to, ka mēs šeit izveidojam vienu plašu tādu svinīgāku ailu, kur ir simetriska attiecībā pret šo te ieejas ailu, un tur augšā šai ailai būs šie vārdi pateicībai un godam. Un nākošais, kas tika izdarīts, tika izveidota šāds virsgaismas atvērums, kāds pirms tam nebija pārsegumā. Viņš tiks tāpat pārsegts ar stiklu, kā tas bija pirmajos divos depozitārijos, un uz sienām būs plāksnes, kurās tiks akmenī granītā iegravēti lielāko un nozīmīgāko ziedotāju un veicinātāju vārdi un nosaukumi gan privātpersonu, gan sabiedrisku organizāciju, komercstruktūru, sākot jau ar Brāļu kapu komiteju, kā
to instanci, kur vispār sāka brāļu kapus veidot savā laikā. Un atšķirībā no tā, kā mēs runājam, ka Lačplēša kara ordeņa kavaliera telpā visi šie vārdi ir zināmi, nosaukt un pabeigti. Tad šeit ir pavisam cits princips. Šeit būs daudz tukšu plākšņu, kuras laika gaitā varēs pildīt to slavējumu un labo cilvēku vārdi, kuri nākotnē arī pēc 10 gadiem un, teiksim tā, pieņemsim arī pēc 100, vēl šajos kapos būs devuši kaut kādu ieguldījumu. Ja atceraties, tad vienā no iepriekšējiem raidījumiem stāstījām, kā vēstures pētnieki Gunārs Kušķis un Valdemārs Eihenbaums vienā no Rīgas namu sētām atrada latviešu strēlnieka Ata Liepiņa kapa pieminekli. Pats viņš ir apglabāts Brāļu kapos. Piemineklis tagad ir pārvests uz Rīgas Brāļu kapiem, tas ir notīrīts un vistuvākajā laikā atradīs savu vietu šeit. Tas būs kā piemiņa tam, kā attīstījās Brāļu kapi. Raidījumu arhīvu varat redzēt interneta vietnē www.sarks.lv.